Labrīt, Latvija. Barikādas. Mēdīji reklamē mums barikāžu laiks. Barikāžu laiks faktiski laiks, kas pierāda to, ka mūsu Latvijas tauta var. Ne tikai mūsu senči latviešu strēlnieki varēja, bet arī mēs varam. Vienīgi mazā nianses. Daži saka, ka tagadējie laiki ir sliktāki, cilvēki ir nobijušāki, pasīvāki, tad bija citi laiki. Nē, tie laiki bija vēl trakāki. Tie laiki bija tad, ka katram padomu pilsonim visos stūros rēgojās VDK visu esošu auss. VDK, kas ir izpostījis tavu dzīvi, ja tu neiekļausies padomus cilvēku standartos. Tad tie laiki bija trakāki. Vienīgi maza nianse ir ar tām barikādēm. Viņš ir labs piemērs šī barikāda par to, ka mēs varam. Bet tas ir piemērs, kā mums atkal apkrāpa. Faktiski ir latviešu strēlnieks apkrāpa. Teica, jūs veidosiet savu Latviju, nākat palīgā mums veidot padomu Krieviju. Beigās šo 17,000 latviešu strēlnieks apšāva, vadošos padomu Krievijas darbiniekus. Arī mums barikāžu laika apkrāpa. Teica, mums būs neatkarīga Latvija, mēs tur zelsim, pļauksim, izmetīsim vēstures mēslainē Maskavas komunistu vārdu, mums viss būs labi. Bet realitāte rāda, ka ir palicis tikai sliktāks. Tautsēmniecība faktiski Latvijai vairāk nav, pat ne tāda kā Ulmaņa laikos, kur nu vēl padomu laikos. Tauta izmirst, ja, mēs esam, tā ir tikpat liela daudz cilvēku kā pēc Pirmā pasaules kara, ap 1920. gadu. Mūsu skaits ir sarucis, arī turpīt sarut, ja. Pēc 1920. gada mūsu skaits palielinājās, uz doto brīdi mūsu skaits katru gadu pa 10,000 samazinās. Mums tauta izmirst. Un lielākā krāpšana ir tā, ka faktiski nevis mums ir neatkarīga valsts, bet pie mums atveda naudas varu. Varu, kur balstās uz naudu, Rothschildu, Rockefelleru, Vanguardu un vēl visu šā vara, kur faktiski būtība ir tā, ka mēs manipulējam ar masām, jo masas dzenās pēc naudas. Mēs turam šo naudu, mēs pat drukājam šo naudu ārā, lai cilvēki skriet, ja. Un aizmirst tādu mazu niansi, ja, ka mums šobrīd tiek implementēts tāds, ka mums ir jācenās pēc tās naudas, jāpelna, tieši labs uzņēmējs tur darbojas. Tā aizmirst pateikt, ka daudzos gadījumos faktiski ar to, ko mums sevi saka, naudas daudzums ir būtisks. Ja tev ir daudz naudas aiz muguras, tu vari nodempingot, zemes cenas iedot, tu vari izdzīvot šī tirgu. Nav tev daudz naudas aiz muguras, to nedara. Mums saka, mums vajag investīcijas. Un galvenais ir nauda, investīcijas, nav tā. Mums pašiem, latviešu tautai, jau vairāk kārtas es teicu, ir miljardiem nauda, ka mēs esam atdevuši svešām bankām, kur atdod pēc tam kredītā mums un pēlam bankas procentus, uz augļotāju procentus uz to. Tā kā apzināmies, ja, ka mūsu tauta var, barikāžu laiks parādīja, ka mēs varam. Un uz to brīdi visu vairāk no kā baidās naudas vara. Tā kā mēs kļūstam vienoti stipri. Jo naudas var ir tur 13 ģimenes visā pasaulē, kur veiksmīgi manipulē. Tāpat tās kā senos laikos arī varētu teikt, bija 13 aristokrātu ģimenes, kas valdīja pār pasauli. Tad tagad ir 13 aptuveni naudas varas ģimenes. Rockefelleri, Rothschildi, vēl kādi tur, kas tur tie cilvēki, kas mūs pār mūsu valda. Izmantot mēdījus, padara mūs tādus apātisks, ja, dzenošos pēc naudas, tikko mēs skrienam pēc naudas, mēs interesējamies tikai, kā mēs sev pabarot, un tas, ka mums faktiski apzoga, tur vērga eksistencē, mums vairs neinteresē. Mēs skrienam pēc šīs naudas var savu mēdījiem parādījuši mums šo burkāniņu, ka mums jāskrien, redziet, tur dažs labs ir miljonu nopelnījis un tā tālāk. Un šodien sociālos tīklos redzēja tādu absolūtu patiesību, ko viens no naudas varas pārstāvjiem Ilons Masks saka. Visi politiķi ir tikai aktieri šajā spēlē. Scenāristus un režisors mēs neredzam. Uz doto brīdi arī viss tas, kas mums notiekās Latvijā, kad
Mēs tur lamājam savus tautas broļus, tos vienotība, tur šlaseristi, nacionāļi un tā tālāk. Viņi mūsu tautas brāļi, viņi tāds teātris uztaisīs, lai mēs vārītos paši savā sulā. Pats galvenais ir apvienoties. Un tāpēc mēs tautas kustība. Mēs esam stipra, vienota tauta, aicinām apvienoties. Parādīt naudas varai. Izmēst šos naudas varu kopā visiem šiem izsaimniekotiem, naudas varu skalpiem, vēstures mēslēm. Barikāžu laiks bija tas, kas parādīja, ka to var. Mūsu senči, latviešu strēlnieki parādīja, ka to var. Mēs varam apvienoties. Beidzam iet šī nelietīgā teātri pavadā, šīs krāpšanas. Faktiski gan arī viss pa 90%, kas mums šobrīd ir mēdījos, ir krāpšana. Nelietīga krāpšana, manipulēšana tautas apziņa, manipulēšana prāta. Tur nav ne mazākās jautājums par mūsu valsts suverenitāti, par mūsu tautas suverēnu tautas varu. Nav par labklājību runa, labklājību par citiem. Apvienojamies, mostamies, ceļamies, rīkojamies. Latvija ir tavās rokās.